Puiši uzkrāsot. Labdien visiem! Šodien Alūksnes novada pašvaldībā šajā sasaukumā pirmā darba sēde ar 7 darba kārtības jautājumiem. Papildus darba kārtībā mums jautājumu nav. Tūlīt būs. Kaut kas ir apstiprināts. Gan es zināšu, un to tāds. Pirmais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku. Uz šo brīdi mums nolikumā ir domes priekšsēdētājs gan 3 vietnieki. Un turpmākajā periodā es uzskatu, ka 3 vietnieki Alūksnes novada pašvaldībā nav nepieciešami, bet, lai mēs spētu konstruktīvi un stabili strādāt turpmākos 4 gadus, es uzskatu, ka tomēr otrs vietnieks mums ir nepieciešams. Tāpēc šajā brīdī aicināšu izvirzīt kandidātus otrā vietnieka amatam. Lūdzu, Modri. Jā, paldies. Kolēģi, pēc sarunām un konsultācijām ZZS ievēlētie deputāti ir saskatījuši iespēju atbalstīt esošo koalīciju un ievēlēto domes vadību vienotam darbam Alūksnes novada attīstībai. Līdz ar to man ir tas gods izvirzīt domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Arturu Dukuli. Aicinu atbalstīt viņa kandidatūru. Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tātad, lai mēs varētu ievēlēt otru domes priekšsēdētāja vietnieku, mums ir jāsagatavo vēlēšanu zīmes. Un kamēr viņas tiks gatavotas, aicināšu visus uz nelielu pārtraukumu 5 minūtes.
Reini, mēs varam turpināt? Jā, viss kārtībā. Tātad šobrīd ir sagatavotas vēlēšanu zīmes ar izvirzīto kandidātu. Ja mēs šo kandidātu atbalstam, tad mēs atzīmējam ar plusu zīmīti. Ja mēs kandidātu neatbalstam, tad mēs kandidātu izsvītrojam. Savukārt, ja mēs atturāmies šajā procesā, tad mēs neizdaram nekādu atzīmi. Lūkšu aizpildīt vēlēšanu zīmes un nodot sekretāru. Tātad visas 15 vēlēšanas zīmes man ir iesniegtas. Nosaukšu
Šobrīd katra deputāta atzīme. Tātad Elīna Pētersone par Arturu Dukuli, Modris Lazdekalns par, Arturs Grīmbergs par, Arturs Dukulis par, Aivars Fomins par, Gita Gusta par, Andris Zariņš par, Mārtiņš Augstkalnietis par, Ko Grenciānu Lapsinieks par, Berkulis par, Renārs Salaks par, Jānis Skulta par, Tomsons par, Dzintars Adlers par. Līdz ar to vienbalsīgi ar 15 deputātu atbalstu Arturs Dukulis tiek iecelts par otro domes priekšsēdētāja vietnieku. To arī Artur apsveicam. Paldies. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies, kolēģi, par uzticību. Strādāsim. Paldies, Artur. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies. Līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos par atlīdzību Alūksnes novada domes pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Nepiedalās Arturs Dukulis, pārējie par, lēmumu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada domes pašvaldības domes komitejā. Šobrīd, lai mēs varētu sākt darbu komitejās, tātad ir sagatavots deputātu sastāvs darbam. Katrā komitejā balstoties uz esošo Alūksnes novada pašvaldības domes nolikumu. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par atļauju Uvai Grenciānai Lapsinietei savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Piedalās UVA, pārējie par lēmumu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturos pats, pārējie par lēmumu projektu pieņemts. 6. darba kārtības jautājums par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības komisijas īpašuma atsavināšanas komisija personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vienbalsīgi. Pēdējais darba kārtības jautājums par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem apgaismojuma balstu uzstādīšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Es varbūt varu drusciņi pakomentēt. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar Pils ielas remontdarbiem, kur sākumā nebija pietiekoša finansējuma, lai šo gājēju taku nodrošinātu ar apgaismojumu. Šobrīd esam konstatējuši to, ka projekta ietvaros daļai šī posma apgaismojums ir, jo viņš ir pie ielas, savukārt vienai daļai nav, un šajā brīdī būtu ļoti nepareizi manā skatījumā šo objektu nodot bez pilnvērtīga apgaismojuma. Tāpēc arī gan izpildirektora, gan speciālistu viedoklis bija par to, ka mums ir jāatrod papildus finansējums, lai šo objektu nodotu pilnā apmērā un šo visu posmu varētu izgaismot. Vienkārši mēs šo jautājumu detalizēt neesam varbūt skatījuši un par to daudz runājuši, un par cik ir jauns deputātu sastāvs, to man gribējās nedaudz iezīmēt šo situāciju, bet es domāju, ka šajā gadījumā nevienam iebildumus balsot. Ir kāds, kas vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un šo pirmo darba sēdi slēdzu. Paldies, ka atnācāt. Savukārt